Valentīna diena skolā. Noskanēja zvans uz stundu. Bērni nopūtās. Tūlīt atkal sāksies tā nesaprotamā matemātika. Mums stundas sākumā skolotājai kaut kas jāpajautā, ierosināja Patricija. Tiešām laba ideja, varbūt izdosies kaut nedaudz saīsināt mūžīgo rēķināšanu. Anna bija sajūsmā par draudzenes domu. Ko mēs tādu varētu pajautāt? Skaļi nodomāja Eduards. Varbūt par... neraža. Atvērās durvis un klasē ienāca skolotāja. Bērni apklusa. Tā arī nepaspējuši līdz galam izdomāt savu plānu. Labdien, bērni! Atvainojos par nelielo aizkavēšanos. Āši atveriet lūdzu grāmatas 78. lapas pusē. Klasē atskanēja tikko jaušama 20 balsīga nopūta un grāmatu lapu švīkstoņi. Tikai Patricija nesteidzās atvērt grāmatu. Meitene drosmīgi pacēla roku. Jā, Patricija, kas tev neskaidrs? Skolotāji, tuvojas Valentīna diena. Bērnu dārzā mēs to svinējām un zīmējām viens otram sirsniņas. Vai mēs klasē arī svinēsim Valentīna dienu? Varbūt mēs to varētu apspriest starpbrīdī. Skolotājs steidzās pie tāfeles ar baltu krītu rokā. Patricija iedunkāja Annu. Pēdējā iespēja, Aši, pajautā arī tu kaut ko. Anna pacēla roku. Kas tad nu? Vai nevari atrast 78. lapas pusi? Skolotāja izbrīnā pacēla uzacis. Nē, skolotāja, es tikai gribēju pateikt, ka mums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Par to Valentīna dienu. Es domāju, mēs varētu izgatavot skaistu pāstkastīti no kādas kartona kastes, aplīmēt to ar sirsniņām un sūtīt viens otram vēstulītes. Vai mēs tā varētu? Anna nobēra vienā elpas vilcienā. Es skatos, ka jums šodien domas pavisam pa gaisu. Skolotāja pašūpoja galvu, tomēr nolēma nedaudz pievērsties bērnu jautājumam. Un kāpēc jums šī Valentīna diena ir tik svarīga? Tāpēc, ka varam iepriecināt tos, kurus mīlam, iesaucās Patricija. Un varam izdarīt kaut ko mīļu un labu tiem, kas mums patīk, piebalsoja Eduards. Tā taču ir ļoti laba diena, mīlestības diena, un mīlestība ir svarīgāka par matemātiku. Vai tad tā nav? Anna paskatījās skolotājai tieši acīs. Meitene zināja, ka šai domai skolotāja noteikti piekritīs, tāpēc jutās kā pateikusi gadsimta svarīgāko ziņu. Piekrītu tev, Anna, skolotāja lēni teica. Mīlestība ir svarīgāka par matemātiku, lasīšanu, zīmēšanu un sportu, par visām stundām un visām nodarbībām, bet... Skolotāja aizdomājās, un klasē iestājās pilnīgs klusums. Visiem likās, ka skolotāja tūlīt atgriezīsies pie tāfeles, jo tas bet, pēc kura sekoja klusums, nemaz neizklausījās daudzsološi un labi. Bet skolotāja vēlreiz atkārtoja un atkal apklusa. Bērni vēroja skolotāju un nevarēja viens sagaidīt, kas sekos aiz tā briesmīgā bet. Klusuma brīdis šķita kā vesela stunda, pat kā vesela mūžība. Bet tas būtu ļoti skumji, ja jūs mīlestību spētu izrādīt tikai vienreiz gadā. Skolotāja nobeidza teikumu. Man šķiet, ka būtu daudz īpašāk svinēt Valentīna dienu katru dienu. Bērni sāka smieties. Skolotāji, bet Valentīna diena taču ir vienreiz gadā. Eduards nopietni teica. Piekrītu tev, kalendārā, jā, bet vai jūs gribētu, lai būtu biežāk? Skolotāja uzdeva savādu jautājumu. Bērni atkal iesmējās. Es gribētu 3 reizes gadā, 4 reizes, katrā gada laikā vienu.
Es gribētu katru nedēļu vienu. Bet es gribētu katru dienu. Tas būtu tik neparasti dzīvot vienā vienīgā mīlestībā. Un kas mums to aizliedz darīt? Iejautājās skolotāja. It kā jau neviens. Patricija sastomījās. Bet kā jūs to īsti domājat? Varbūt pastāstiet man, ko jūs saprotat ar vārdu mīlestība? Meitenes ieķiķinājās, daži zēni nosarka. Kad patīk, Anna mēģināja izteikt domu. Kad gribās izdarīt kaut ko īpašu un mīļu, Patricija turpināja. Tad, kad kautrējos no kāda, klusi nočukstēja Marsela. Skolotāja piegāja pie savas somas un izņēma no tās mazu zilu grāmatiņu. Nedaudz to pašķirstījusi, viņa noslēpumaini teica. Šeit ir rakstīts, kas ir īsta mīlestība, vai gribat dzirdēt? Jā, visi vienbalsīgi iesaucās, klusībā priecādamies, ka matemātika paiet pļāpājot. Mīlestība ir lēnprātīga, skolotāja iesāka. Neprātīga, iejautājās Marks, kurš sēdēja pēdējā solā un lāga nesadzirdēja, vai arī vienkārši gribēja izcelties ar kādu joku. Lēnprātīga, skolotāja atkārtoja. Vai saprotat, ko tas nozīmē? Ar lēnu prātu, ar lēnu domāšanu, Edvards mēģināja iztulkot. Klase iespurdzās, viņi īsti nesaprata, ko tas nozīmē. Ja jums kāds kaut ko izdara, nepaprātam, ko jūs darāt? Skolotāja mēģināja palīdzēt bērniem saprast. Es dusmojos, es iesitu, es kliedzu. Pareizi. Tā jūs darāt. Jūs rīkojaties ātri un neapdomīgi, bet lēnprātīgs ir tas, kurš apdomājas, kurš rīkojas ar mīlestību. Klase aizdomājās. Mīlestība ir laipna, skolotāja turpināja lasīt no zilās grāmatiņas. Bet Edvards mani vienmēr raujais bizes, un tas nav laipni, iesaucās Patricija. Tu viņam patīc, klase iespurdzās. Mīlestība neskauž, skolotāja turpināja. Bet tev vienmēr skauž, ka man ir tāds telefons, kāds tev nav, Anna iešņāca Patricijai ausī. Mīlestība nelielās, skolotāja lasīja tālāk. Bet tu vienmēr lielies ar savu telefonu un bāz man to degunā, atšņāca Patricija. Mīlestība nav uzpūtīga, skolotāja turpināja. Bet tu vienmēr uzpūties, kad es draudzējos ar kādu citu meiteni. Anna nevarēja rimties. Mīlestība nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Dzirdēji, Patricija, iesaucās Edvards, mīlestība neskaistas un nepiemin ļaunu, bet tu vienmēr uz mani dusmojies par to bizes raustīšanu. Un vienmēr man atgādini, kā es tev nejauši ielēju klēpī sulu, it kā es to būtu tīšām darījis. Mīlestība panes visu, skolotāja beidza teikumu. Kā visu? Klase kļuva trokšņaina. Tā ir pavisam savāda mīlestība. Patricija lūpas izstiepusi domīgi šūpoja galvu. Tā ir īsta mīlestība, skolotāja smaidot noteica. Vai vēlaties rīkot šādas īstas mīlestības dienu vai nedēļu, vai labāk gadu? Mēs varam pamēģināt, nedroši ierunājās Marsela. Varbūt sākumā vienu dienu, ierosināja Anna. Sāksim jau šodien. Patricija uzreiz gribēja izmēģināt, kā tas būs, kad viņa nedusmosies. Sāksim! Edvards bija sajūsmā. Es gribēšu redzēt, kāda tu būsi, kad neuzpūtīsies par katru nieku.
Un es gribēšu redzēt, cik laipnas tu būsi, Patricija atcirta. Varbūt vismaz vienreiz zēni palaidīs meitenes pa priekšu pie pusdienu galda. Varbūt šodien varat cerēt, puiši iesmējās. Tad ar to mēs matemātikas stundu varētu beigt, skolotāja pasmaidīja. Un nākošajā audzināšanas stundā pastāstīsiet, kā jums gāja. Tad noskanēja zvans, un bērni steidzās pusdienās. Brīnumainā kārtā zēni pagaidīja, līdz no klases iziet meitenes. Nu gan mums būs neparasta mīlestības diena, sačukstējās Anna un Patricija, iziedamas no klases. Zēni mūs vairs neraustīs aiz matiem un visur laidīs pa priekšu. Tie tik būs svētki. Lūdzu, dāmas, lūdzu! Aiz muguras vēl varēja dzirdēt Marka skaļo balsi, kurš pie klases durvīm stāvēdams ākstīgi klanījās un plātīja ar rokām, uzspēlēti pa priekšu, izlaižot meitenes no klases. Tas gan ir viens klauns, meitenes iespurdzās. Bet jums jau abām klauni patīk, Marsela paķircināja, garām ejot. Pašai tev patīk, Patricija iesaucās un nosarka. Sarkana kā biete, Marsela smējās kā traka. Pati tu sarkana, atcirta Patricija. Bet man šķiet, jums ļoti labi sanāk izpildīt mīlestības dienas uzdevumus. Garām ejot noteica Edvards, un Patricija nekavējoties parādīja zēnam visgarāko un nejaukāko mēli. Tieši tajā brīdī no klases iznāca skolotāja. Meitenes apklusa. Līdz pat ēdam zālē viņas vairs nerunāja ne vārda, jo aiz muguras visu laiku nāca skolotāja. Taču pie pusdiengalda meitenes sāka sačukstēties. Vispār jau Edvardam taisnība. Mēs taču pašas gribējām izmēģināt savādo īstās mīlestības dienu, bet uzreiz sākām kašķi. Tas notika nejauši, mēs pat nepamanījām kā, bet es tiešām gribētu izmēģināt visu to laipnības, neuzpūšanās un nedusmošanās padarīšanu. Mēs taču to varam. Jā, mēs varam. Sarunājam, ka mēs nopietni pamēģināsim. Labi? Mums taču audzināšanā būs jāpastāsta, kā mums gāja. Labi, atskanēja daudzbalsīgi čuksteni no visiem klases biedriem. Saņemamies un esam tādi, kā skolotāja lasīja no zilās grāmatiņas. Edvards noslēdza čukstēšanos. Tā bija bībele, Marsela viszinoši noteica. Nu labi, bībele, kāda starpība, tāpēc uzreiz jau nav jālielās. Patricija nespēja noklusēt. Es nemaz nelielos, es tikai saku, Marsela taisnojās. Ai, un uzreiz jāuzpūšas un jāattaisnojas, Anna piebalsoja draudzenei. Meitenes, kad mēs sāksim īstās mīlestības dienu? Edvards nopietni iejautājās. Jūs jau atkal strīdaties. Tiešām, Patricija nopūtās. Bet kā mums tas visu laiku sanāk? Tāpēc, ka jūs esat meitenes, Marks skaļi iesmējās. Varētu padomāt, ka puiši nestrīdas. Patricija metās aizstāvēties. Puiši ne tikai strīdas, puiši pat kaujas. Anna metās draudzenei palīgā. Marks sāka smieties vēl skaļāk. Meitenes, kā jūs kaujaties, to noskatīties ir pavisam smieklīgi. Jūs pat viena otrai matus plēšat kā trakas kaķenes. Nu, visi puiši sāka smieties kā nevaldāmi. Skolotāja piecēlās no sava galda, kur pusdienoja kopā ar kolēģiem un nāca skatīties, kas notiek. Bērni apklusa. Pēc pusdienām sākās latviešu valodas stunda, pēc tam rokdarbi un sports. Dienas pēdējā stunda bija audzināšana. Kā tad jums klājās mīlestības dienā? Smaidot jautāja skolotāji. Mēs to gribējām nopietni izmēģināt, taču meitenes visu laiku strīdējās. Pirmais ierunājās Edvards. Mēs arī gribējām nopietni izmēģināt, bet nezinām, kāpēc visu laiku sanāca sastrīdēties. Jums vienkārši pietrūka tās, kā to sauc, lēnprātības, paķircināja Marks. Bet kur tad lai rauj to lēnprātību, ja viņas nav?
Patricija metās aizstāvēties. Es vienmēr esmu bijusi tāda ātra, un mana mamma ir tāda pati. Mēs visu laiku ģimenē strīdamies un kliedzam. Es arī gribēju pamēģināt būt laipna un neuzpūsties, bet man nesanāca, noskumusi teica Anna. Tajā grāmatā rakstīts tas, kas nav iespējams, secināja Marsela. Tāpēc labāk taisām tādu mīlestības dienu ar apsveikumiem, dāvanām un sirsniņām, tā vieglāk un patīkamāk. Tad jūs gribat padoties? Skolotāja izskatījās vīlusies. Gribat iet pa vieglāko ceļu? Bet pa citu ceļu jau nav iespējams, iesaucās Marsela. Bet, ja es jums iedošu recepti, vai mēģināsiet? Skolotāja jautāja. Recepti? Iesmējās Marks. Nu jā, recepti, rīcības plānu. Skolotāja noslēpumaini smaidīja. Jo jūs pareizi man stāstāt, ka gribat būt lēnprātīgi, bet nespējat. Ka gribat patiesi mīlēt, bet nespējat. Es arī to nespēju. Ko? Bērnu acis izbrīnā ieplatās. Jūs arī, skolotāji, nespējat? Ko tad jūs gribat no mums? Jā, bērni, es to nespēju. Bez palīdzības nespēju. Tāpēc katru rītu lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz. Lai palīdz mīlēt Marku un Eduardu un Patrīciju un Annu un Marselu. Skolotāja turpināja saukt skolēnu vārdus, un bērni sastinguši klausījās. Katrs gaidīja, vai tiks nosaukts arī viņa vārds. Klasē valdīja pilnīgs klusums. Un vai mani mīlēt ir grūti? Klusumu pēkšņi pārtrauca Marka balss. Dažreiz viegli nav, skolotāja lēni noteica, bet tad es lūdzos no jauna un no jauna. Vai tā ir recepte? Iejautājās Marsela. Jā, tā ir recepte, skolotāja pamāja ar galvu. Katru rītu saku, Jēzu, dāvā man mīlestību, lai es varu patiesi mīlēt. Tas izklausās viegli, iesmējās Patrīcija. Nu tad pamēģināsiet, smaidīja skolotāja. Pamēģināsim. Visi bērni sauca, un viņu acis aiz prieka neparasti mirdzēja.